Rīgas valsts 2. ģimnāzija piedāvā plašu izglītības programmu klāstu. Vispirms pamatizglītībai. Mums ir 7. līdz 9. klašu pamatizglītības 2. posma programma, kurā bez obligātās izglītības iespējams papildus apgūt fakultatīvus matemātikā un angļu valodā. Vidējās izglītības programmas ir vairākas. Pirmkārt, vispār izglītojošā virziena programma. Šī programma ir iespējama divos veidos, gan ar padziļinātu ekonomikas, gan padziļinātu komerczinību apguvi. Piedāvājam arī humanitārā un sociālā virziena programmu un matemātikas, dabas zinātņu un tehnikas virziena programmu. Visās programmās ir iespējams padziļināt apgūt angļu valodu un piedalīties dažādos projektos. Skolēniem ir iespēja izzināt viņus interesējošos jautājumus padziļināti, veidojot zinātniski pētnieciskos darbus. Tā skolēnu komanda ar darba vadītāju ķīmijas skolotāju Oļģertu Gutmani šajā mācību gadā izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā. Darbs tika iesniegts un saņēma pirmo vietu vairākos konkursos. Augusta beigās meitenes pārstāvēs Latviju Stokholmas Starptautiskā ūdens institūta organizētajā konferencē. Šogad jaunie ģeogrāfi skolotāja Andra Ģērmaņa vadībā izcīnījuši Latvijas Universitātes jauno ģeogrāfu skolas ceļojošo kausu. Rīgas valsts 2. ģimnāzijas skolēniem, kurus interesē ekonomika un komercdarbība, ir iespēja veidot skolēnu mācību uzņēmumus, kas mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē. Rīgas valsts 2. ģimnāzijā es mācos jau 12 gadus. Uz 1. klasi man atved vecāki, bet šobrīd es skaidri zinu, ka šī ir īstā un vienīgā mana skola. Tā ir man palīdzējusi sev pilnveidot un atrast īstus un patiesus draugus. Es mīlu savu skolu. Šodien, 19. maijā, 11. mūsu skolā ir atvērto durvju diena. Tiem skolēniem, kuri nākošajā mācību gadā vēlas mācīties mūsu Rīgas valsts 2. ģimnāzijas 7. vai 10. klasē. Nāc un izbaudies Rīgas valsts 2. ģimnāzijā.